Zaļo un zemnieku savienība, kura mēģina iznīcināt visu zaļo ar zemnieku palīdzību. Tas nav joks. Tas ir kaut kas ļaunāks. Tas ir Krause, kurš ir izdomājis jaunus veidus, kā mocīt dzīvniekus. Lidojošs govs. Krause un Zemkopības ministrija tā vietā, lai uzlabotu šausmīgos apstākļus dzīvniekiem, izdomāja, ka vajag vēl vairāk viņus pamocīt, liekot viņus lidmašīnās ceļā uz nokaušanu. Prom pa gaisu no Rīgas lidos. Ja nu kāds kādreiz ir lidojis ar mazu bērnu, sunīti vai kaķīti, tad jūs jau zināt, cik liels tas stress viņiem ir tīpaši pirmajā reizē. Un šīm govīm tā būs vienīgā reize. Fakts. Protams, govīm arī netiks sēdvieta, un arī nebūs kāds, kas viņus mierinās. Es arī pats personīgi iesaistījos. Lieliski. Krimināli apsūdzētais, svaigi atlaistais ierēdnis ir iesaistīts vēl vienā schēmā. Mums ir jāpārdod savu dzīvnieki uz Centrālāzijas valstīm, uz Kaukāzu valstīm. Nē, mums tas nav jādara. Tā ir izvēle, kuras pamatā ir vēlme nopelnīt vairāk uz dzīvnieku rēķina. Un tagad ir iespēja to darīt. Tas eksports uz trešajām valstīm, kur labturības standarti ir zemāki par Eiropas Savienības. Nu, kā jums šķiet klāsies dzīvniekiem tur? Un nopelnīs Latvijas iedzīvotāji. Nopelnīs tikai atsevišķi cilvēki. Jo nodokļi paliks Latvijā. Šī industrija ir spēcīgi subsidēta. Tā nevar izdzīvot bez nodokļu maksātāju naudām. Un jo vairāk viņi audzē, jo vairāk tas mums viss izmaksā. Ja pat ne tīri caur nodokļiem, tad ārprātīgi daudz caur dabas iznīcināšanu. Viens govju lidojums pāri 200 tonnām CO2 izmešu. Salīdzinājumam tikpat, cik apmēram 65 privāto lidmašīnu lidojumi vai ap 6 daudzpasažieru lidojumiem tai pašā distancē. Jā, tas ir fakts. Nobanot ūdeņu mocīšanas prostos, Krause cīnās pret. Fakts. Nobanot vistu mocīšanas prostos, Krause cīnās pret. Fakts. Likumā nostiprināt, ka dzīvnieki nav lietas, Krause cīnās pret. Fakts. Viņš ir nodarījis vairāk ļauna nekā kāds, kas, piemēram, iesita sunim. Nekā tie, kas nošāva tos 3 nabaga sunīšus. Viņš ir lielākais ļaunums mūsu dzīvniekiem. Jā, tas ir fakts. Bet mums ir jāsēž un jāsamierinās, jo viņam ir vara un viņš nebaidās mūs.